Nu ko, mainām pasauli. Sāksim mainīt savu iekšējo pasauli, nevis cilvēkus, apstākļus sev apkārt. Un kā man sauc? Man sauc par Uģi Kuģi. Šodien parunāsim un izaicināsim sev turpmākajā nedēļā uz vienu fantastisku izaicinājumu. Saucās ļoti vienkārši. Pateicība. Jo īstenībā tikai pateicīgā sirdī var pamosties mīlestība un atvērties tas potenciāls, kas mūsos ir iekšā. Jo, ja cilvēks nav pateicīgs, nav kam ienākt iekšā. Un ja mēs neredzam, par ko apkārtējiem pateikties, bet īpaši vēl tuvākajiem, par ko pateikties, tas nozīmē, ka mēs neredzam, ka viņi mums apkārt ir. Un tik svarīgi, ka mēs mākam pieiet klāt. Varbūt mēs esam latvieši un mēs nemākam pieiet klāt, bet varbūt mēs varam padalīties, uzrakstīt cilvēkam, pateikt viņam šodien, paldies, ka tu esi manā dzīvē, paldies, ka tu ļauj man iespēju būt tev blakus. Varbūt šie mazie vārdi, šī mazā pateicība pamodinās jūs iekšējo skaisto pasauli daudz skaistāk. Tāpēc šīs nedēļas laikā jums ir fantastiski iespēja atzīmēt cilvēku ar eti, uzrakstīt vārdu uz vārdu, uzrakstīt, par ko tu esi pateicīgs, par ko tavā sirdī pret viņu ir šī lielā pateicība, uzrakstīt hashtagu, restīti, mainām pasauli un padalīties ar citiem. Padalīties ar šo stāstu, kā šis cilvēks tev lika izmainīt šo pasauli. Pasakies par jebko. Varbūt pasakies paldies šodien tramvaju vadītājiem, kas tev šodien aizveda. Jo vairāk mēs cilvēkiem pateiksimies, mēs pateiksimies viens otram, šī pasaule var mainīties. Tāpēc es šī pārmaiņu šajā pasaulē. Paldies tev!